El, kā tu iet? Labi. Tā uzreiz redzēja. Ej pakiem, vai sāc viņu dalzīt ar kājām. Es no pakiem. Ar tuvāku cilvēku. Saproti tikai Пивасик! tā, un pēc tā var pāriet uz to. Bļā. Ja? Tikai pēc tā, jā. Tad parakstieties par iekšējas kārtības noteikumu. 15, Tikai mizām, man arī vai? Ne visiem. Man rokas sals. Нормально? Ko? Tiešām, un galvā arī. Да nav kārtas žēlīgi. Otro tagad. Arī tāpat. Nu jā. Kā jūs man iekšā ienesīs? Nekā. Jūs teicu, ka te vienas izstādi. Kas tad notiek? Jā, Mari, atprātā. Tas Как тебя зовут? Что ты слушаешь? Меня зовут Марин. Почему? Мариса. Потому что меня мама так зовут. Что? Потому что мама так зовут? Да. А папа как? А папа Эмил. А почему Марин? Маму ты хочешь? Я не хочу маму твою. Извини, почему тебя мама звала Марин? Потому что она так хочешь. А папа? Эмил. Хотел назвать тебя Эмил? Да. А почему ты Марин? Потому что маму ты хочешь. Не хочу я. Ты что? Не хочу я. Девушка, как тебя зовут? Марин. Andri, viens jautājums, kā tu šodien jūties? Es normāli jūtos. Jā, tikai bez lāmvārdiem, kā tu šodien jūties? Es normāli jūtos. Bet ja nopietni. Nopietni. Ko tu nāc visu laiku? Es normāli. Nu, ļauj man tevi palaist. Dzirdi? Nu? Forši, man tagad nav laika ar tevi runāt, bet ir laiks arī labi ēdīt. Es vajadzētu kaut ko. Jā, es vajadzētu uztaisīt mašu rīsu. Jā, mums ir rīsu vēl? Da jābūt. Aiziešu apstīšu. Mums rīts vēl ir? No, tu labi visu. Rīts vēl ir? Rīts vairs nav. Kā nav, tu jau visu apēdi? Dzīvo tālāk. Atnāk vakarā pabarošu tevi. Beidz! Tu arī Dievs! Ejam! Skrien iekšā tie peroki visi.
Okay, that next. Māri, pastāsti, kā tu tagad jūties? Tikai bez lamu vārdiem. Tikai bez lamu vārdiem. Kā tu jūties, Māri?